Labdien! Mani sauc Rudīta Talberga, un es dzīvoju un strādāju ļoti skaistā pilsētā Ventspilī. Un man ļoti patīk strādāt kopā, darboties komandā, man ļoti patīk kopskaņa. Lai koris un ansamblis darbotos spēcīgi, ir vajadzīga arī stipra komanda. Un man ir paveicies. Man ir stipra komanda, man ir spēcīgi skolotāji, ar kuriem kopā strādājam, un pie tām 2 režisori, kuri ne tikai režisē konceptus, ka tas ir vajadzīgs, bet ikdienā strādā ar mūsu dziedātājiem, mācot gan runas kultūru, gan skatuves kultūru, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Runājot par komandu un par šo vienotību, ir tāds neliels arī stāsts, ka mēs bērniem teicām, uzaiciniet taču uz konceptu savus draugus. Un mums bērni atbild, bet skolotāji, mūsu visi draugi ir šeit korī. Kopā ar bērniem un jauniešiem mēs vienmēr runājam arī par dziesmas tekstu. Man palīgā nāk arī režisori. Mēs visi gatavojam dziesmas svētku noslēguma koncertam Valta Pūrces dziesmu Latvijā. Un tur ir teksts, bet ja drūma diena nāks un tumšu spēki draudēt sāks, es būšu klāt. Mēs prasījām jauniešiem, ko nozīmē šis teksts, kā viņi to izprot. Pirmā atbilde bija patriotiski. Mēs prasījām, ko tieši nozīmē tie patriotisms. Tā īsti jau neviens izskaidrot nevarēja. Mājas uzdevums jauniešiem bija izdomāt, ko tu darītu, ja Latvijai kādā dienā klātos grūti. Kāds būtu tavs uzdevums? Šo jautājumu mēs uzdevām Ventspils tehnikuma kora jauniešiem, kur apgūst dažādas profesijas. Atnākot uz nākošo mēģinājumu, viņi sacīja, es droši vien varētu taisīt ēst. Es droši vien tajā brīdī varētu palīdzēt, jo es mācos tehnoloģijas, es droši vien varētu kaut ko programmēt. Un tā jaunieši sāk dažādas savas tās profesijas, kuras viņi varētu pielietot arī kādā grūtā brīdī. Jāsaka, pēc nedēļas šī dziesma jau skanēja pavisam savādāk.